Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā mēs pārdomāsim Dieva vārdus no Lūkas evaņģēlija 14. nodaļas. Jēzus kādā sabatā iegāja ievērojama farizeju namā maizi ēst, un tie viņu novēroja. Tad viņš ievērojis, ka mīlestā saicinātie cenšas sev izraudzīties labākās vietas pie galda, stāstītiem līdzību. Kad tevi aicina kāzās, nesēdies goda vietā. Var gadīties, ka ir aicināts kāds cienījamāks par tevi, un ka viņam atnākot, tas, kurš aicinājis jūs abus, tev sacīs, dod vietu viņam, un tad tev ar kaunu būs jāieņem pēdējā vieta. Bet, kad tevi aicina, ej un apsēdies pēdējā vietā, lai tas, kas tevi aicinājis, pienācis tev sacītu, draugs, kāp augstāk, tad tu būsi pagodināts visu viesu priekšā. Jo katrs, kas sevi paaugstina, tiks pazemināts, un kas sevi pazemina, tas tiks paaugstināts. Āmen. Mīļais Kungs un Dievs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu dāvanu. Mēs lūdzām pēc Tava svētā gara spēka un padoma, lai Tu pats esi tas, kas mums māci Tavus vārdus un šo patiesību. Svētī mūs Tavu vārdu patiesībā, jo Tavs vārds ir un paliek mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Kas ir garīgums? Kas ir garīga dzīve? Kā tā izpaužas? Ja mēs šos jautājumus uzdotu mūsu ticības tēvam Mārtiņam Luteram, tad viņš atbildētu apmēram šādi. Garīga dzīve, jeb svētums, nepastāv kora kreklos, tonzūrās, garos svārkos un citās svinīgās ieražās, kādas tās ārpus svētajiem rakstiem ir sagudrotas, bet gan Dieva vārdos un īstā ticībā. Citiem vārdiem sakot, kristīga dzīve nav atrodama kaut kādā īpašā no mūsu ikdienas nošķirtā garīgumā. Mūks, kas ievēro gavēņus, lūgšanas stundas un kādus īpašus noteikumus, nav kaut kā svētāks par māti un tēvu, kas audzina savus bērnus. Ārējas reliģiskas darbības varbūt patīk cilvēkiem, bet ne Dievam. Tāpēc par garīgumu un patiesu ticību mums nav jāmācās kādos klosteros, tuksnešos vai augstās skolās. Tas mums ir jāmācās vienkāršās ikdienas situācijās. Un tiešām es vēlos, lai mēs to pamanām, ka evaņģēlija nav tikai kaut kādas sausas Jēzus runas un mācība, bet viņa vārdi un mācība ir ietverti ikdienišķās situācijās. Un kādreiz jau tieši pats atstāstītais notikums, kurā piedalās Jēzus, uz mums runā daudz skaidrāk un tiešāk nekā viņa tiešā runa un vārdi. Jēzus vārdi, protams, ir labi un svēti, bet parasti tie ir likti kādā notikumā, kas šiem vārdiem iedod īpašu garšu un nozīmi. Mēģināsim izgaršot šīs dienas sprediķa tekstā aprakstīto notikumu. Jēzus kādā sabatā iegāja ievērojami farizeju namā maizi ēst, un tie viņu novēroja. Nav tā īpaši pieteikts, bet mēs varam noprast, ka Jēzus ir aicināts piedalīties kāda ievērojama farizeja rīkotā mīlestā. Jēzus aicinājumu ir pieņēmis un ierodas farizeju namā.
Atkal atgādināšu, ka farizēji ir šie stingrie reliģisko noteikumu turētāji. Un lūk, Jēzus ir ieradies, un farizēji viņu novēro. Jā, lai no ko mēs no šiem farizējiem varētu mācīties, tad tieši šo uzmanīgi vērot Jēzu un klausīties viņa vārdos. Viņi klausījās un vēroja, lai viņu pieķertu pie kādas kļūdas, bet mums Jēzu ir jāklausās, lai no viņa saņemtu dzīvību, padomu dzīvē. Bet tad tālāk Spērģiķa teksts mums pieved pie tā, ka arī Jēzus vēro mīlestību viesus. Viņš pamana, ka mīlestībā saicinātie cenšas sev izraudzīties labākās vietas pie galda. Un šeit šo reliģisko ļaužu vidū notiek kaut kāda savāda lieta. Un tāpēc Jēzus sāk viņiem stāstīt kādu līdzību. Viņš saka, ka tevi aicina kāzās nesēdies goda vietā. Var gadīties, ka ir aicināts kāds cienījamāks par tevi, un ka viņam atnākot tas, kurš aicinājis jūs abus, tev sacīs, dod vietu viņam. Un tad tev ar kaunu būs jāieņem pēdējā vieta. Bet, kad tevi aicina, ej un apsēdies pēdējā vietā, lai tas, kas tevi aicinājis, pienācis tev sacītu, draugs kāp augstāk. Tad tu būsi pagodināts visu viesu priekšā, jo katrs, kas sevi paaugstina, tiks pazemināts, un kas sevi pazemina, tās tiks paaugstināts. Jēzus, protams, šeit nerunā par kādu galda kultūru un pieklājību. Viņš nav ceremoniju meistars, kurš visus viesus pie galda saliek pareizajās vietās. Jēzus ir cilvēku sirdžu pazinējis. Un tieši tas, ka mīlestība viesi traucās uz goda vietām, parāda, ka kaut kas ar viņu sirds stāvokli nav kārtībā. Šeit savu neglīto seju parāda egoisms jeb lepnība, kas vēlas paaugstināties pār citiem. Un tiešām, ja mēs savā dzīvē vēlamies pievērst Dievu uzmanību, tad to mēs varam izdarīt ar divām lietām. Vai nu ar pazemību, vai ar lepnību. 138. psalmā teikts, Dievs uzlūko pazemīgo un pazīst lepno jau no tālienes. Nec pazemību, nec lepnību Dievu priekšā noslēpt nevar. Abas Dievs pamana. Vienu viņš slavē un cildina, bet otru nosoda un necieš. Un šeit jāpiebilst, ka te nav kāda vidējā varianta starp lepnību un pazemību, kur mēs tā vienkārši varētu izspraukties cauri un sacīt, ka manā dzīvē gan viss ir kārtībā. Ar lepnību parasti ir tā, ka to neviens negrib īsti atzīt. Bet ar pazemību ir tā, ka tas ir vienīgais likums, ar kuru tu nevari lielīties. Jo kā tu sāc lielīties un sacīt citiem, ka es esmu pazemīgs, tad tu tā parādi, ka tu tāds neesi. Tas tāpēc, ka pazemības būtība ir tajā, ka tu sevi kaut kā īpaši neizcēl. Tu nemeklē goda vietas, atzinības, pateicības, titulus, ordēļus un tā tālāk. Kaut kādos klubos un biedrībās tam varētu būt sava vieta, bet ne jau kristīgajā draudzē. Ja draudzē runa būtu par mūsu darbiem, veikumiem un sasniegumiem, tad jau mēs varētu apkraut baznīcas sienas ar epitāfijām un mūsu vārdu un sasniegumu ierāmējumiem zeltā. Bet tur, kur kaut kā īpaši tiek godināti cilvēki, tur attiecīgi Dievam tiek dota mazāka vieta. Īstais dāvanu devējs
un darītājs tiek aizēnots. Lepnība ceļ tronī cilvēku, pazemība Dievu, no kura un caur kuru nāk visas lietas. Mazliet padomāsim, kā tas dzīvē ir. Kādā laicīgā klubā vai biedrībā cilvēki kaut ko nolemj izdarīt, un kāda arī izdara un izdara labi, un tad saņem citu atzinības un pateicības. Tāda ir normāla lietu kārtība. Bet kā tad ir kristīgajā draudzē? Mēs, atšķirībā no citiem kādiem laicīgiem klubiem, pirms mēs kaut ko darām, mēs taču lūdzam Dievu un lūdzam Dievs palīdzi un svētī, ka mūsu darbi izdodas. Un ja tie izdodas, tad kam pienākas pateicība? Ne jau mums, bet Dievam, kas ir visu svētījis un vadījis. Viņš ir bijis tas darītājs. Un pat savā darīšanā mēs esam bijuši tikai saņēmēji. Tāpēc viss gods, slava un pateicība draudzē pieder tikai Dievam. Šo garīgi pareizo lietu kārtību mēs ļoti labi varam pamanīt Jāņa atklāsmes grāmatā. Un tur mēs lasām, ka Jēzus māceklim Jānim tiek atklāts debesu dievkalpojums. Un tur mēs lasām šos vārdus. Ikreiz, kad šīs dzīvās būtnes slavē un godina to, kas sēd tronī un ir dzīvs mūžu mūžos un pateicas viņam, 24 vecie krīt uz sava vaiga tā priekšā, kas sēd tronī, un pielūdz to, kas dzīvs mūžu mūžos, un liek savus vainagus troņa priekšā slavēdami. Mūsu Kungs un Dievs, Tu esi cienīgs saņemt slavu un godu un spēku, jo Tu esi radījis visu, ar Tavu gribu viss tapis un pastāv. 24 vecie simbolizē vecās un jaunās derības baznīcu. Un šī baznīca, šie baznīcas pārstāvi debesīs valkā vainagus, jeb ķēniņa kroņus. Bet šis kronis, jeb sasniegumi un šie tituli nav viņu pašu. Tā ir Dieva dāvana. Tieši tāpēc viņi krīt uz sava vaiga, noņem savus kroņus un liek tos Dieva troņa priekšā un saka: Tu, Dievs, esi cienīgs saņemt slavu un godu un spēku, jo Tu esi radījis visu, ar Tavu gribu viss tapis un pastāv. Jā, mums dzīvē var būt tituli un sasniegumi, bet ir labi zināt un atzīt, kas to viss ir dāvājis un kam tad īsti pienākas pateicība. Kam pienākas mūsu sirdīs īstā goda vieta. Pazemība sirds tronī, jeb goda vietā liek Dievu un viņa darbus. Lepnība liek sev pašu. Tā sacīs: man pienākas kronis, tituli un nopelni. Tas viss ir mans. Man dodiet godu un pateicību, ievērojiet mani. Bet šādas domas kristīgajā draudzē nedara, jo mēs godinām tikai šo vienīgo, trīsvienīgo Dievu, Tēvu, Dēlu un Svēto garu, jo Viņš ir visu radījis un ar Viņa gribu viss ir tapis un pastāv. Un te jau ir arī vēl viena lieta. Šeit draudzē mums tiek dota kāda labāka lieta. Mēs zinām, ka mums tiek dots kaut kas labāks par cilvēcisku atzinību un pateicību. Dievs mums dod pats sevi un savu kalpošanu. Mīļie, vai tad tas ir maz? Vai tas ir maz, ka Viņš mūs izceļ no grēka un nāves un sēdina pie sevis debesu tronī? Viņš taču mums katram dod vislabāko atzinību, kādu vien mēs varētu vēlēties savā dzīvē. Viņš saka: tu esi mans bērns,
tu esi mans dēls, tu esi mana meita. Vai tas ir maz? Ko vēl mēs šeit varētu pielikt klāt? Ar kādām greznībām un cilvēciskām pateicībām mēs varētu papildināt to, visas šīs dāvanas, ko Dievs mums pats dāvā. Toreiz farizēju pulciņš mīlestībā meklēdami goda vietas bija palaiduši garām svarīgāko. To pašu svarīgāko, kas bija viņu pašu vidū un ap kuru viņiem vajadzēja pulcēties. Nolikt savus farizēju titulus un priecāties par Jēzus klātbūtni. Diemžēl goda vietu meklēšana novērs uzmanību no svarīgākā, no Jēzus paša. Un cik tas būtu labi, ja viņi būtu sapratuši, ka viņiem savas goda vietas nevajadzēja meklēt ap titulēto namatēvu, ievērojamo farizēju, bet gan ap Jēzu. Un tajā notikumā ir vien kāda detaļa, kur būtu vērts pamanīt. Notikums mums vēst, ka ievērojamā farizēja namā saicinātie raudzījās pēc goda vietām. Jēzus to bija pamanījis. Un ja tas tā ir, tad jautājums, kur šajā mīlestā sēdēja Jēzus? Ja goda vietas nebija aizņemtas, tad kur sēdēja Jēzus? Loģiski sanāk, ka viņam šajā namā nebija atvēlēta goda vieta. Vieta viņam bija, bet ne jau tā labākā. Vieta daudzu cilvēku dzīvē viņam ir, bet ne jau tā labākā. Tā, kas paliek pāri, kad visas citas vietas jau ir aizņemtas. Bet, lai cilvēku sirdīs notiktu svētīga izmaiņa, no troņa ir jāglāž lepnība un tajā ir jāliek pazemība. Un tad te ir labs jautājums, tad kā to izdarīt? Kā mums iemantot pazemību? Varbūt mums palīdzēs tas, ka sacījuši, ka pazemība nav tikums, bet pazemība ir persona. Jēzus persona, jo viņš taču ir sacījis, es esmu lēnprātīgs un sirdī pazemīgs. Un ja tas ir tā, tad īstas un patiesas pazemības sākums ir tas, ka mūsu dzīvēs un mūsu sirdīs Jēzum tiek dota goda vieta. Un līdz ar to notiek arī šī svētīgā izmaiņa. Ja mēs Jēzum dodam goda vietu, viņš mums dod savu goda vietu. Mēs viņam dodam savu nespēku, lepnību un citus grēkus. Pretim saņemam svētību, mieru un pazemības dāvanu. Viņš vienmēr mums dod to labāko, vērtīgāko un svētīgāko. Bet tikai tur, kur viņš tiek likts goda vietā mūsu sirdīs. Lepnības acīs. Es kaut kas esmu un man pienākas, bet pazemība saka, ka man nekas nepieder. Lepnība saka, ka es nekas neesmu un tev man ir jādod atzinība, lai es kaut kas būtu. Pazemība saka, ka man nekas nepieder. Es savas plaukstas turu tukšas, lai visu saņemtu no Dieva. Pazemība nesaka, ka es nekas neesmu, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš mums katram ir devis savu dēlu. Pazemība nesaka, ka es nekas neesmu, jo tā pazīst to, no kura nāk visas lietas. Pazemība saka, ka man nekas nepieder, bet tā zina un pazīst Jēzu, kas ir dzīvības un svētības avots. Pazemība saka, ka man nekas nepieder, lai piederētu vienīgi Jēzum un priecātos tikai par viņu.
Jā, Jēzu, nāc un esi tu mūsu pazemība. Dāvini mums pazemīgas sirdis. Nāc, esi tu mūsu prieks un dzīves pilnība. Āmen.